Kā uzlabot tradinga stratēģiju? Vispirms jau ir jāizveido stratēģija, kuru uzlabot. Tad, kad stratēģija ir izveidota, ir iespējams pievērst uzmanību vairākām niansēm, kas, protams, lielā mērā ir atkarīgas no tradinga stratēģijas. Pieņemsim, ka trades tiek atvērts, kad ir izveidojies signāls pēc Japāņu svecēm, bāriem vai kāda cita grafika attēlošanas veida. Pavisam iespējams, ka signāli, kuri izveidojušies trenda virzienā, nostrādās ar augstāku precizitāti kā signāli, kuri izveidojušies pretēji trenda virzienā. Cits piemērs ir svārstīgums. Signāli augsta svārstīguma apstākļos varētu strādāt ar augstāku precizitāti kā signāli zemes svārstīguma apstākļos. Un šī video pēdējais piemērs ir signālu grupēšana dažādās kategorijās. Piemēram, vai buy signāls strādā ar augstāku precizitāti, ja tas ir izveidojies pie atbalsta līmeņa, un vai sell signāls strādā ar augstāku precizitāti, ja tas ir izveidojies pie pretestības līmeņa. Ir ļoti daudz un dažādas iespējas pēc kādiem kritērijiem grupēt signālus, un tas, kā tieši to darīt, ir tikai un vienīgi tavā ziņā. Ja īsti neesi pārliecināts par savām zināšanām tradojot un nezini, kā nonākt līdz savai tradinga stratēģijai, tad apmeklē apmācību sadaļu mājaslapā traderklubs.lv.